Mums visiem būs kā izaicinājuma gads, jo mēs nu pat esam ieguvuši Rēzeknes tehnikuma vārdu, un mācību gada laikā mums jāpierāda, ka mēs esam pelnījuši to, jo kopā ar Rēzeknes tehnikuma nosaukumu mums ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra status, kas uzliek mums, protams, arī daudz pienākumu, gan mācību ziņā tieši jums cienījami izglītojumie, gan arī darba ziņā pedagogu kolektīvam. Šis mums būs gads, kad Rēzeknes divas mācību vietas tiek apvienotas, un mums būs jāstrādā, varbūt, sarežģītākos apstākļos, nekā mēs to darījām iepriekšējā mācību gadā, bet es ceru, ka gan pedagogi, gan izglītojumie, ka mēs visi ar to tiksim godam galā. Jo mums ir mērķis, uz ko mēs ejam, mums ir jārekonstruē mācību korpus Varoņu ielā, un dienesta viesnīca Varoņu ielā 11. Vēl viens izaicinājums priekš mums tas ir godam apgūt Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus un nākošo gadu, lai mēs varētu ieiet tiešām modernās, labiekārtotās, moderni aprīkotās mācību telpās. Izaicinājums mums būs arī iepazīt vienam otru tuvāk, jo mēs jau zinājām, ka esam Rēzeknē divas mācību vietas. Tagad mēs dzīvosim plecu pie pleca, atradīsim jaunus draugus, sadzīvosim, cienīsim viens otru un sekmīgi mācīsimies. Pirmajam kursam gribētos vēlēt pēc iespējas ātrāk iejusties skolas kolektīvā, atrast šeit savu vietu, sadraudzēties un sākt sekmīgi apgūt profesiju. Šodien, zinību dienā, atļaujiet jums nolasīt Izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes apsveikumu. Skolotāji, skolēni, mācībspēki, studenti un vecāki. Vislabākais skolotājs ir tas, kurš parāda virzienu, kurā skatīties, taču nesaka, kas ir jāierauga. Mēs katrs savā dzīvē esam sastapuši šādus skolotājus un profesorus. Kāds fizikā, kāds algebrā, cits zīmēšanā vai valodās. Un pat ja mēs esam aizmirsuši mācītā nianses, atceramies to brīvības radošā gara un spēka pieplūduma sajūtu, ko viņi mums ir devuši. Labu izglītību nav iespējams raksturot vienā vārdā. Tā aptver gan plašu zināšanu un prasmju lauku un specializāciju vienlaikus, gan kritisko domāšanu, spēju mācīties un izmantot apgūto dzīvē. Ir dzirdēts, ka izglītība nozīmējot iedvesmot garu, nevis piepildīt galvu. Taču es gribētu teikt, ka laba izglītība aptver visu to, tā padara cilvēku gan radošu, gan zināšanām bagātu. Mūsdienās cilvēkam nekas netiek uzspiests. Demokrātija nozīmē vārda un domas brīvību, kas paredz, ka galavārds vienmēr pieder cilvēkam pašam. Izdarīt izvēli nozīmē domāt. Un tādēļ labas izglītības galvenais kredo ir tāds, ka pāri visam tā pieredzina domāt, koncentrēti un strukturēti. Es zinu, ka Latvijā dzīvo talantīgi bērni un jaunieši. Es arī zinu, ka viņiem savas zināšanas nodod gaišākie pedagogu prāti. Mēs mācāmies cits no cita, atbalstām citu, un tas ir priekšnoteikums katra individuālajai un valsts labklājībai kopumā.
Šīs sinerģijas dēļ Latvija var lepoties ar izciliem zinātniekiem, inženieriem, mediķiem, rakstniekiem, sportistiem, uzņēmējiem, visiem tiem, kuru sasniegumu mūs iedvesmo jauniem izaicinājumiem. Jaunā mācību gada sākumā vēlu skolēniem ieraudzīt radošo garu ik katrā no mācību priekšmetiem, skolotājiem gandarījumu un lepnumu par savu darbu, savukārt vecākiem drošības sajūtu, ko sniedz apziņa par tām nākotnes iespējām, ko bērniem dod kvalitatīva izglītība. Jaunā akadēmiskā gada sākumā vēlu studentiem apjaust to spēku, ko sniedz spēja domāt kritiski, bet pasniedzējiem iedvesmot studentus, iedvesmojoties pašiem. Novēlu droši uzsākt jauno mācību gadu, un lai 1. septembra saprašanās prieks nezūd arī ikdienas darbu ritmā. Veiksmi, izturību un aizrautību jaunajā mācību gadā. Patiesā cieņā Izglītības un zinātnes ministrijas ministre Ina Druliete. Visiem sveiciens jaunajā mācību gadā skolā ar jaunu un ļoti skaistu nosaukumu Rēzeknes tehnikums. Bet es šodien vairāk savu apsveikumu gribu veltīt tieši pirmo kursu izglītojumiem un arī viņus stādīt priekšā, lai visi, kas stāv pa malām, 3., 4., 2. kursi, zinātu, kas tad šodien uzsāk skolas gaitas pie mums Rēzeknes tehnikumā. Cienījamie pirmo kursu izglītojumiem, atcerieties, ka vakardiena jums ir vēsture. Rītdiena jums ir noslēpums. Un ceram, ka šodiena jums ir kā liela dzīves dāvana. Un tā stāda priekšā 1. mācību grupa datorsistēma tehniķi un viņa skolotāja Natālija Keistere. Pamājiet, lai visi redz, kur jūs esat un ka jūs esat daudz. Un saņemiet arī nelielu dāvaniņu vēlējumus no mums visiem. Ļoti interesanta kupla grupa ar 2 nosaukumiem. 1. B, jeb pārtikas produktu tehnoloģi nākošiem, un 1. K vienā grupā, jeb topošie mēbeļu galdnieki, un viņu skolotāja Gunta Nekulova. Pamājiet visiem un parādiet, cik jūs esat kuplā skaitā, nu nekautrējieties, un arī saņemiet apsveikumu. 1. BC ēku celtnieku grupa, un viņu skolotāja Inese Kojāni. Nu, drūciņi atsaucīgāk sveiciet pirmos kursus. Drošāk, tā kā jūs viņus nemaz neesat gaidījuši. 2. kursi jūs vismaz atsaucaties. 1. C mācību grupa, topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un viņa audzinātāja Antra Simkeviča. Māvači tie, kas atsveic, varēs jābūt aktīvāk. Kā Alaš, kupla grupa, spēcīga grupa noteikti skolotājas Anitas Raudevis vadībā, 1. D mācību grupa un viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Redz, cik disciplinēti visi, jā, mājā brociņā. Ļoti skaisti. Un šogad arī 2 mācību grupas, kuru izglītojumiem jau ir vidējā izglītība, bet viņi pie mums apgūs profesiju. Un tā ir 1. V mācību grupa, pārtikas produktu pārstrādes tehnoloģija, skolotāja Natālija Jemeļjanova. Un visbeidzot, topošās sekretāras, pieredzējušās skolotājas Silvijas Smirnovas virsvadībā. Aplausas arī viņām. Esiet sveicināti pie mums Rēzeknes tehnikumā. Ko mēs jums vēlam? Visu gadu 100 labas domas un darbus. Katru mēnesi veiksmi atestācijās, katru nedēļu jaunas notikums, jaunas draugas, jaunas iespējas. Katru dienu daudz prieka un mīlestības. Katru stundu jaunas zināšanas, bet katru minūti labu garastāvokli. Un lai šis labais garastāvoklis sākas jau ar šo mirkli, tāpēc jums veltījuma dziesma.
vēl zaļās, ir mūsu skolas laiks. Jā, mamma ir vaļā, un mammai mūcīs vairs. Un mammai mūcīs vairs. Skolu drugu vasaru, skolas atpagaļ. Kas karoks augsta vastā, ir ļoti zaļš. Ir ļoti zaļš. Un viss kopā, cik zaļš.